Tad labrīt šajā burvīgajā, bišķiņ miglainajā rītā. Šodien esam agal Burtniekā. Man daļā asistenta aizbrauc nobarkot mūsu copas golfu. Esam ieradušies bišķiņ vēlāk, šodien bišķi gribējās pagulēt. Veselība nav tā labākā, bet pacupēt vajag savādāk mājās, baigi jūku prātā. Neko nedarot līdz ar to. Mums kuteris jau ir gatavs. Šodien skatīsimies. Ziņas bija tādas, kad kaut kā baigi vairāk neņemot šajā ezerā, bet mums ir rezerves variants. No sākuma, protams, pabrauksim savām vecajām pārbaudītajām peļu alām. Tur, kur mēs zinām, ka fišiņas diezgan un pēc tam jau ja nekas nesanāk, tad nekas nesanāk, tad mums ir rezerves plančiks, bet par to pēc tam, ja mēs līdz viņiem tiksim kaut kādā. Es nevaru nosēdēt, izdomāju atnākt kaut kādas nepārbaudītas vietas, tepat Gaujā. Padzināt kādu asarīti varbūt. Un tepat viņš arī ir draugs uz roterīti. Šajos te krūmiņos slēpās. Es gan kādu sapaliņu vairāk gribēju nomedīt. Bet vismaz interesanti. Arī šī mazie pizģukiņi ņemās. Nākamajā metienā uzreiz dūcīts pieteicās, bet nokabinājās diemžēl nostīm. Tā kā zivs upē ir aktīva. Minūtes 10, 4 piegājieni pie upes un 2 zivis jau tik jāiet un jācopē. Vopšiem, 3. akvārija zivtiņa pieteicās. Pagaidām mazie asarīši. Vēl 2, plus mīnus tādas pašas. Mazīnie te ēd uz urā. Lielo nav. Ir šitādi. Laidziņš šodien for 1,30 m un neko neredz vairāk. Tagad ir tas maģiskais moments, kad es varu pastāstīt par savu vēl vienu slepeno ieroci. Slepenais ierocis ir šitais te. Dīperīša aplikācija. Palielam izmantoju viņu, var teikt, visu laiku, tāpēc, ka tīri fiziski man tur ir dziļuma kartes, man tur ir savi maršruti, man tur ir atzīmētas zivis, kur ķērās, visas tādas lietas, un pēc tam, kad tu braukā, ļoti forši var navigēt. Nezinu, kā tagad, agrāk varēja vienkārši novilkt aplikāciju, samaksāt tur 12 ar kaut ko to maksu, un tad tu varēji dabūt šīs te dziļuma kartes un izmantot bez bumbas. Es nezinu, vai tagad bez bumbas viņas var izmantot, bet kaut ko aizķiet. Bet jā, feature tāda, kad ar viņu ļoti forši var pirmām kārtām, tu zini vienmēr, kur tu brauc, savas kaut kādas točkas var izbombīt, kur tu zini, ka tev vienmēr kaut kas ir dzīvojis. Vēl kas ir labi šitajā aplikācijā, viņa rāda dziļumus, viņa rāda arī zīvi apakšā, līdz ar to ļoti forši ir, ka tu esi kaut kādā ezerā, tu īsti nezini, kas notiek, un tu vari paņemt tīri pabraukāt un pastīties, kādā dziļumā zivs dzīvo. Ja viņš tā padās kā ehalots, skaisti visu parāda, ja tu lainītēm brauc, ļoti labi var saprast, viņš ļoti labi strādā. Un tad tu vari saprast, kādā dziļumā plus mīnus mitinās tas, ko tu gribi noķert un močīt. Tā kaut kā. Kaut kā tā šodien iet. Nav jau pirmā šī tāda. Otrā jau. Pabraukājām, pavelcējām no rīta pa miglu, pilnīgi bezsakarā. Tā kā tieši ietirinām. Pirkstu žaunās, protams. Tad izdomājām atmest bišķiņu ezeru copei ar roku. Aizbraukt pie upēm. Pastīties varbūt pie upēm ar kādu līdaku asari kaut ko dabūt. Paērām ir tikai akvārija līdeciņas. Uz gumiju nav neko. Uz roterīti
Uz ko bija asarim jāķerās, uz to ķerās mazās līdiciņas. Baigi pašvaki. Baigi pašvaki. Un tad beidzot pēc kaut kādām 3 mini līdakām šī tikpat lielām un mini asarīšiem ir viens jau normāls asaris beidzot parādījies. Šodien pagaidām viss, ko mēs izmēģinām, ir, var teikt, izgāzies. Izbraukājām dziļumus, nekā, izbraukājām gar zālēm, mazās līdakas, mazie ašuki. Tagad iebraucām vienkārši vislielākajos džungļos, kādos var iebraukt kaut kādā purvā. Nu jau kaut kāda asari var salasīt, cerams, ka tas nav vienīgais, kas te dzīvoja. Atradām laikam, kur dzīvo asaris. Nākamais metiens asarītis, bet vismaz ir kaut kāda kustība. Varbūt, ka kaut ko būsim atraduši beidzot jēdzīgi šodien. Opiņā! Rūķi! Izcīnīja tomēr vienu. Ir labi. Izskatās, ka pat ir mērā šidais mums. Jo. Šidais būs mērā un uz dzelteno atkal, ja? Ai, ko skaisti. Un ko tu gribi pateikt par šo negadījumu? Nu, notiek atkal cīņa. O, zandarts kuķi. Nē, līdaka. Maziņa šitā ir. Šitā ir maziņa, bet, iesmelsim tā padās. Opiņā. Kārtējais tavs paikhunterīts mazais akaltē. Ķer mums līdakas šodien. Opiņa. Tu mazais draugs. Hop. Aizgāja. Nu tad kopvērtējums par šodienas copīti beigās sanāca tā, ka izbraukājām baigi visu kaut kur. Meklējām zivi, reāli meklējām, jo no sākuma bija tā, ka kad neko vispār. Beigās iebraucām kaut kādās upju šidējās te iztekās. Tur mēs kaut kādas mazās līdakas tur dabujām zemēri. Mazie asarīši. Lielais asars vispār nekur nav pazudis. Beigās sapratām, ka nebūs aršana, tad pārsēdāmies apakaļ uz velcīt un, protams, sakal sākās vējš un viss pārējais lielais bums un beigās ļoti veiksmīgi kaut kādu pāris stundu laikā salasījām 3 zandartus, 2 līdakas. Un bija tā, ka varēja vēl palikt, bet tas vējš un viss tas bija tāds bardaks jau bija, ka bišķiņi jau bija nobesījis, bet kopumā tā līdz tumsiņai gandrīz vai pacupējāmies un rezultāts ir šeit. Būs garšīgs vakariņas, jānodzēš tik ūntiņš. Tad arī, kur īpašai garšiņai ir ābeļu zari. Salikt iekšā tā, lai smuki dūmojās un tā, lai fišiņš garšīgi skaisti taisās. Sanāk grilēti kūpināts. Liesmiņā nodzēšu.